Marta ir laimīga, jo Leons ir pašķīries no Elzas. Aivars gatavojas randiņam ar Jevgēņiju un atraida Zentu. No ārzemēm ierodas Helēna un ir šokā ieraugot savu izpostīto salonu. Gunārs nozog apdrošinātāju vēstuli un uzzina, ka viņi ir gatavi maksāt. Marta no Zentas uzzina par slēgtajiem vakariem. Helēna sarīko skandālu Aivara istabā. Jā, lūdzu. Aivar, Jā. kas notiek? Kāpēc tu man neesi izstāstījis? Par to, ka apdrošinātāji var mums nesamaksāt. Tev liekas, ka man to nevajadzētu zināt? Protams, ka vajadzētu. Un ja Zenta nebūtu izpļāpājusies, cik ilgi tu to no manis vēl slēptu? Un vispār, kā mēs tagad iestāstīsim kādam, ka mēs paši neesam vainīgi pie tā ugunsgrēka? Kurš normāls īpašnieks ļautu savā kafejnīcā šaudīties ar raķetēm? Tu neskaties uz mani. Tā ir labi, ka Zenta man visu beidzot izstāstīs. Viņai es ļoti pateicīga. Labi, es tev izstāstīšu vēl kaut ko. Tad ir vēl kaut kas? Bez apdrošinātājiem vēl kaut kas? Helēna ir atgriezusies no ārzemēm. Un viņa sadomājusies, ka mēs to ugunsgrēku esam sarīkojuši speciāli, lai dabūtu ārā no viesnīcas viņu un viņas salonu. Viņa draudēja mūs iesūdzēt tiesā. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidū pateiktiem vārdiem. Uz krastu jāsteidzas. Подожди! Это идиотская идея. Нет, я сейчас скажу этой официанточке, этой Марте, что я о ней думаю. Воспользоваться ситуацией, когда меня нет, чтобы разгромить мой салон, что она думает, что так ей удастся избавиться от меня. Все. Подожди. Да не трогай меня, не трогай мою сумку, она новая. Подожди, иди сюда. Подумай логически. Зачем Петерсон будет поджигать твой салон? У него от этого одни убытки. Убытки, подумаешь, у меня не убытки, да? Я тебя очень прошу, сообрази. Зачем ему поджигать свою собственность только потому, чтобы выгнать тебя оттуда? А почему бы и нет? Он меня ненавидит. Марта вообще меня презирает. Да ты пойми, Петерсон бизнесмен. Да не хочу. Он придумает другой способ, чтобы тебя выкинуть. Не хочу с тобой разговаривать. Все. Подожди. Встань сюда. Ты не забывай, я твой родственник. Подумаешь, родственник нашелся. Нормальный отец бы позвонил своей дочери, сообщил, что происходит. А ты должен быть на моей стороне. Да я на твоей... Сядь! Сядь! Не сядь, хочу! Сядь, я тебе сказал. Все, сижу, ну. Господи. У меня есть идея, как заставить Петерсона заплатить компенсацию. Не нужна мне компенсация, как ты не понимаешь. Мне нужен мой салон. Да получишь ты и салон, и компенсацию. Я понимаю в бизнесе немного больше тебя. Ты что? Что ты думаешь, я могу получить и салон, и компенсацию? Да! Если не будешь палки в колеса мне совать. Ну, не здесь давай, я буду, давай, подожди. давай. Я не здесь буду с тобой разговаривать. Пойдем в кафе, я попробую тебя втолковать. Иди вперед. Я тебя люблю. Ой, иди, она меня любит. Все нервы.
Kā tā Helēna varēja iedomāties kaut ko tik stulbu, lai mēs speciāli dedzinātu viņas salonu? Nu, tiem murgiem taču nevar ticēt neviens, ne apdrošinātāji, ne eksperti, kas lietu izmeklē. Bet, ja nāks gaismā tas fakts par to šautīšanos ar raķetēm, tad to lietu var sākt uztvert nopietni. Jā, protams, un Helēna ir baigais aizkaivs mums iezāģēt. Un ko mēs varam darīt? Jāpanāk, lai viņa tur muti. Kaut vai jāpiedāvā viņai normāla kompensācija. Naudu? Tā jau nu gan viņai nav svarīga. Ar to jau viņai muti neaizbāzīs. Viņai ne, bet viņas papiņam gan. Jārunā vispirms ir ar Vadimu. Nē, ar to cilvēku labāk neielaisties nekādās darīšanās. Es jau nu noteikti negribētu. Tu domā, ka es gribētu? Jāpiedāvā Vadimam tāda summa, no kuras viņš nespēja atteikties. Sveiki. Es domāju, ka tu negribēsi man vairāk redzēt. Kopš kuru laiku tu dāvini sievietēm ziedus? Kopš esmu neprātīgi iemīlējies vienā stulbā būtnē un ar sevi netiek galā. Mazais. Paklausies, tu savāc to savu puķi atpakaļ un vācies no šejienes. Lūdzu, nevajag. Tāpēc viss, kas ir noticis. Pagaid, te tu arī lūdzu nedari man tā un nemētā no sevis te nezinu, ko tu zini, ka neviens no mums nav laimīgs. Nu, lūdzu, piedod. Par ko? Par to, ka es esmu vainīgs pie šīs stulbās anekdotiskās situācijas par vīru, sievu un mīļāko, un tas, ko mēs izdarījām tavā mājā, bija nepiedodami. Tev nav par ko atvainoties. Es rēķinājos ar to, ka Leons var ienākt. Es zināju, ko es daru. Pareizāk sakot, tu ļoti labi zināji, ka Leons ienāks, un to tev arī vajadzēja, lai pierādītu viņam, kā tu jūties, kad viņš vazājas apkārt riņķī pa pasauli par kaut kādu Martu. Pagaidi. Jā. Kā Leons no darbā? Mēģiniet mobīlo. Nē, tad es nezinu. Viņš šobrīd ir apmeties Petersona viesnīcā, meklējiet viņu tur. Miervaldi, Mildu. kā būtu ar vienu keksiņu, ko pirmais cepiens jaunajā krāsnī? Vai, tu atzini, tad slimam prasa, veselam dod. Nu, tā teikt, viņam nevar jau zināt, vai ir izdevies. Tu būsi izmēģinājumi trusīts. Esam mierbūt, jebkurš dzīvnieks tavās rokās. Vai, nu tad tā. Tā tikai te. Kā? Mildi, tu taču esi pasaka. Tu taču esi vienreizēja. Nu, tas jau pats par sevi, bet tas keksiņš ir izdevies. Šito te mirdams var ēst. Nu, tad ēdīs vēl vienu. Nu, pagaidi. Vai, Leoni, kur tu tik ilgi biji pazūcis? Es gaidīju, ka tu ienāks pie manis un pastāstīs, kā jums ar Elziņu iet ar tiem būvdarbiem. Pie vēlna būvdarbus, pie vēlna Elziņu. Kas tu esi dzērs, Leoni? Nē, vēl nē. Drīz būšu. Kur tu ej? Uz augšu. Uz kurien viņš aizgāja ar atslēgu? Viņš taču ir pārvācies pie mums. Tu ar sievu tur sakasies. Tu nezināji? Es neko nezināju. Nu, tagad zini. Tur kaut kas stāja sagājis tādos matos, ka nekāds keks tur viņam nepalīdzēs. Bet tā jau tā sapacīgs pāris bija. Bija, kā bija, Nu, bija un izbija. Un kas tur noticis, zini? To tikai Dievs pats zina. Tā ir garšīga gan.
ja atkal dārgais Leoniņš ir pazudis. Izbet, ko tu smejies? Zvanīja viņa medmās no prakses. Leons nekad nav kavējis darbu, ja nu tiešām kaut kas ir noticis. Kas varētu notikt? Varbūt, ka viņš ir mazliet aizsnaudies pie Martas siltajiem sāniņiem? Paklausies, tu viņu nepazīsti, ja? Ja viņš neceļ manu telefonu, tas vēl neko nenozīmē, bet ja viņš neceļ, tad, kad viņam zvana no darba, tad es nezinu. Ujā! Kas tev ir to stulbo vīrieti? Vienkārši, ka viņš ir tik stulbs, ka viņš nav tava mazā pirkstiņa vērts. Ko tu esi viņā atradusi tajā ķēmā? Kāpēc tu tur ieciec pakaļ vienam idiotam, kuram uz tevi ir uzlikt mīksto? Agrāk Džeki dancoja apkārt tev. Nevis tā, kā tu tagad pazemojies. Tu noliec manu vīra drēbes, saprati? Lūdzu! Pagaid, Oto, pagaid. Klausies, tu nevari lūdzu piezvanīt viņam no sava telefona. Varbūt, ka viņš cēls, tad, kad viņš redzēs, ka svešs numurs zvana. Zini, man pietiek. Tiec pati galā lieliski ar savu stulbo Leonu. Man pietiek. Paldies, čau un uz redzēšanos. Kā var vienam cilvēkam tā neveikties? Nelaime pēc nelaimes, ķēza pēc ķēzas. Nu, pagaid, vai tu tik traki? Nu, vēl trakāk. Nu, neiet tam Leonam. Iedomājies, pirmā sieva ar dēliņu nositās ar mašīnu. Un tad Raiba Rūtaina gāja ar to pašu Martu. Un tad es jau sacerējos, ka ar Elziņu būs viss kārtībā un šeit tev. Nu, jā, un es tagad tā padomāju, kopš viņš pārvācies šeit uz viesnīcu. Jā. Viņš jau nav savu numuru, nav savas istabas nav iznācis. Ja nu vienīgi tagad, pēc tās pudeles. Nu, tā jau neliksies mierā, kamēr tā pudele nebūs tukša. Ne, kaut kas miervaldi ir jādara. Nevar taču ļaut godīgam cilvēkam aiziet postā. Nu, zini, ko? Es iešu un mēģināšu viņu atrunāt. Nē, Mildi, tu paliec te. Tu tur nemaisies, ja? Redz, večiem ir veču sarunas un sievam ir sievu sarunas. Bet, redz, es varu aiziet. Es gan uziešu augšā un ar viņu aprunāšos kā vīrs ar vīru. Tu domā? Jā. Es jau, cik es neesmu savus kreņķus pudelēs nosalīcinājis, ja? Es tik esmu sapratis vienu, ka reizēm tur lūkšana absolūti nedara. Tur vajag tādu biezāku vārdu. Vai cik labi tu pasaki viņam to biezo vārdu? Es tev būšu ļoti pateicīga. Mieru, viss būs kārtībā. Jā, keksiņu varbūt paņem līdzi. Piedod, tur nevajag keksu. Viņam vajag pa kaklu vajag. Ты, главное, не нервничай, когда Айвар и Марта придут сюда. Это я нервничаю? Пусть они нервничают, поджигатели. Они действительно нервничают. Он бы никогда не позвонил первым. Он чувствует, что он не контролирует ситуацию, понимаешь? Ну, чувствует. А что это меняет? Это меняет размер компенсации. Нужно только выяснить, что за этим стоит. Но вон старые леса, его голыми руками не возьмешь. Может быть, попробовать прощупать Марту? Нет проблем. Марту я возьму на себя. Сможешь? Все, молчу. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Ой. Labdien! Labdien! Laipni lūdzu pie mūsu galdiņa. Paldies! Nē. Nu, ko, es domāju, ka ķersimies pie lietas. Neviens, protams, nav laimīgs, ka izcēlās tas ugunsgrēks. Nu, protams, ka nē. Bet kā jūs skatāties uz to, lai parunātu par šo tēmu divatā? Visnotaļ pozitīvi, ja meitenēm nav iebildumu. Nē. Uz kurieni? Nu, tāda pie manis. Jā. Марточка. Я тебя люблю. Я тебе тоже. Тату лупу красную напирку, ja? Смотри, классно, да? Vēl tādā smarža šodien dabūju. Вот. Patik? Patīk. Nu, vēl ilgi spēlēs teātrī, uzreiz ķersies pie lietas. Laidrī. Timermaņkungs. Doktor. Kam, doktor? Au. Jums mieriņ? Nē, bet vai jums vajag, doktor, šito te dziru tādā tempā,
ko izlaist. Ticiet man, vecam jūras vilkam, no šitās dziras jums rītā būs tādi pohi, zin, kā zemīt atveries. Es ticu, kaut ko gribējāt. Nu, es vienkārši gribēju pateikt, ka, redziet, Mildiņa uztraucās. Un ne tikai Mildiņa viena pati. Mēs visi esam satraukušies par jums, nu, vai tad nu vajag viena sievišķa dēļ tādu ļembastu uztaisīt, nu. Es jau nezinu, kas jūsu starpā tur ir noticis. To jūs nevarat zināt. Jā, piedodiet, tas ar man nav jāzina. Man nav jāzina, ko tā jūsu sieva tur ir savārījusi. Bet, nu, mīļo doktor, nu, vēsu prātu. Nu, jūs taču esat, nodzīvojuši krietnu laiku kopā, ja? Nu, jums tur neštimē, ja? Nu, tad zolīti, kā saka, pacelt cepuru un sveika gauja. Ko? Nu, jūs esat sakarīgs, štrams, tāds, es pat teiktu, elegants vīrietis. Vai tad jūs nevarētu dabūt kādu citu? Nevajag man citu. Nē. Krustmāmiņai nav nekādas vajadzības uztraukties. Kā, ka viņai nav jāuztraucās? Apskaties, cik tur ir tas litrs gandrīz, jā, un visi ielaidāt iekšā, jā. Šito te es ielaidu podā. Tā kā krustmāmiņai nav jāuztraucas. Tā arī noderēs. Doktor, un jūs uz kurieni? Uz māju. Sēdieties. Paldies. Kaut ko iedzersim? Neteikšos. Ja es pareizi saprotu, jūs man gribējāt ko teikt. Ko tādu, kas nav domāts Martas ausīm? Ko jūs? Es negribēju, lai mūsu sarunu dzird mana meita Helena. Bet kāpēc? Kā lai to pasaka? Nezinu, vai tagad ir īstais brīdis to teikt, bet es jūtos vainīgs jūsu priekšā. Helenas dēļ jūs esat zaudējis dēlu. Nerunāsim par pagātni. Atvainojiet, protams. Kas ir tas, ko jūs gribējāt teikt tagad? Tikai to, ka es esmu gatavs darīt visu, lai, kā to labāk pateikt, neizlabotu, nolīdzinātu to, ko Helena izdarījusi. Visu. Skaidrs. Tādā gadījumā man ir priekšlikums. Jā. Es ierosinu laust salona īres līgumu. Es domāju, kaut galā mūsu ģimenēm nav te katru dienu jāsatiekas vienai ar otru. Tas ir saprotams. Redziet tā, ja jūs man piekrītat, es būtu ar mieru izmaksāt jūs meitai kārtīgu kompensāciju, lai viņi savu salonu atver kaut kur citur. Es domāju, tā būtu laba izeja mums visiem. Jūs nepiekrītat? Protams. Man pienākas kompensācija. Jā, iespējams. Iespējams, fantastika. Это absurd. Es esmu gatava maksāt ar vienu noteikumu. Vēl būs kaut kādi noteikumi. Jā. Tu savu naudu dabūsi, tad, ja mēs automātiski laužam īres līgumu. Necēri. Labi, tad es nemaksāšu. Tu nemaksāsi. Es nemaksāšu. Es tevi piespēdīšu. Kā? Kā tu, Helēna, man piespiedās? Ar varu, ja? Atkal ņēmis rokās pistoli, tāpēc, ka neko citu tu nemāk un apsēdies tagad. Saprati? To tev nevajadzēja pieminēt. To tev nevajadzēja pieminēt. Helēna, nomierinies. Edgars nomira tavas vainas dēļ, nevis manas vainas dēļ. Helēna, apsēdies. Es neapsēdīšos. Tu ņem savus vārdus atpakaļ. Jūsu priekšlikums ir labs patiešām. No savas puses es neiebilstu lauzt to līgumu par telpu īri, bet... Jā, bet... Ir viena juridiska problēma. Salona oficiāla īpašniece ir Helena. Baidos viņa nepiekritīs. Arī tad ne, ja es viņai piedāvāšu ļoti konkrētu, ļoti solīdu, ļoti labu kompensāciju. Liela mērā tas ir atkarīgs no... No summas? Ne tikai. Bet no kā tad? Būsim atklāti. No manas meitas gara stāvokļa.
Man ir jāzina, par kādu ciparu ir runa. Un tad varbūt es pārliecinātu savu meitu padomāt par to, kā varat uz savu salonu ierikot cita vieta. Runa ir pat par ciparu. Tas jūs pārsteidz? Nu, protams. Nu, tad esam vienojušies. Es domāju, jā. Jā. Nu, un jūs meita? Mana meita darīs to, ko teikšu es. Nu tad по рукам. По рукам. Все, мы уходим. Что случилось? Марта, с ней невозможно разговаривать. Все, мы подаем на эту семью в суд. Подожди, Хелена! 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 Nu, Čau! Es tikai gribēju zināt, kādi jaunumi? Kas tev par daļu? Pagaidi! Es tikai gribēju zināt, vai tu tavs Leoniņš nav atradies gadījumā? Lēcies prom. Nē, es vienkārši uztraucos tikpat ļoti par viņu kā tu. Varbūt viņš ir atkal kaut kādā mežā atbaldījies vai arī kādā grāvī iebraucis. vācies prom! Man vienalga, es tāpat tev iekšā nelaidīšu. Ej prom! Halo? Nē, man neinteresē ne kabeļtelevīzija, ne internets. Elza! Elza! Mēs tā kā Elžu kopā tevi negaidījām. Bet, starp citu, ļoti skaisti žaketi. Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas? Varbūt par šo jautājumu mēs varam aprunāties kādā klusākā vietā. Tas daudz laika neaizņems.